Kāpēc riepas ir melnas? Sveikas, inženieru mamas! Šodien atbildēsim uz jautājumu, kuru iespējams nekad neesi uzdevis, bet uz kuru ir pārsteidzoša un ar inženieriju bagāta atbilde. Paskaties uz jebkuru automašīnu, motociklu, kravas auto vai pat lidmašīnu. Kas visām šīm mašīnām ir kopīgs, izņemot riteņus? Riepas. Un kāda ir to krāsa? Melna. Gandrīz vienmēr. Bet vai esi kādreiz aizdomājies, kāpēc riepas ir melnas? Tas nav tikai modes vai estētikas jautājums. Patiesībā riepu melnā krāsa ir viens no lielākajiem izturības, veiktspējas un pats galvenais drošības noslēpumiem, ko mums ir devusi materiāla inženierija. Tas ir būtisks elements, kas pārvērš dabīgo gumiju, kas pat nav melna, par izturīgu un noturīgu sastāvdaļu, kas spēj izturēt visdažādākos apstākļus. Bet ja dabīgā gumija nav melna, kāpēc tad riepas laika gaitā ir kļuvušas melnas? Kāda ir tā burvju sastāvdaļa, kas piešķir šo tumšo toni un vienlaikus būtiski uzlabo gumijas īpašības? Lai atklātu šo noslēpumu, mums jāatgriežas pagātnē un jāsaprot nedaudz no riepu un gumijas vēstures. Automobīļu industrijas sākumā, kad pirmās automašīnas sāka braukt, riepas tika izgatavotas gandrīz tikai no dabīgās gumijas. Un dabīgā gumija, kāda tā izplūst no gumijkoka, parasti ir pienaini balta, dzeltenīgi balta vai gaiši bēža krāsā. Tāpēc pirmās riepas bija baltas vai ļoti gaišā tonī, tuvu neapstrādātas gumijas krāsai. Jūs varat apskatīt vecu automašīnu fotogrāfijas, un dažām no tām automašīnām tiešām bija baltas riepas. Tomēr šai tīrējai gumijai bija nopietna problēma. Tā nebija īpaši izturīga. Tā ātri nolietojās, bija jutīga pret saulesgaismas un karstuma radīto noārdīšanos, kā arī nenodrošināja nepieciešamo izturību arvien pieaugošajām transporta līdzekļu prasībām. Tās kalpoja tikai dažus kilometrus. Tad inženieri un ķīmiķi sāka eksperimentēt ar piedevām, lai uzlabotu gumijas veiktspēju. Un kāda bija tā revolucionārā piedeva, kas izmainīja riepu vēsturi un padarīja tās melnas? Atbilde ir kvēps, vai kā tas ir labāk pazīstams angļu valodā? Carbon black. Aptuveni 1910. gadā riepu ražošanā ieviestais kvēps būtībā ir smalki samalta oglekļa forma, kas tiek iegūta nepilnīgi sadegot smagiem naftas produktiem. Tas nav vienkārši krāsviela, bet materiāls, kas integrējās gumijas struktūrā. Bet kā kvēps, vienkārši melni putekļi, spēj tik ievērojami pārveidot gumiju? Tas darbojas vairākos virzienos. Pirmkārt, tas ir pastiprinošs aģents. Kvēps veido ķīmiskas saites ar gumijas polimēru ķēdēm, padarot to daudz izturīgāku pret nodilumu un nolietošanos. Tas ir tā, it kā tas izveidotu mikroskopisku tīklu gumijas iekšienē, palielinot tās izturību pret stiepšanu un plīšanu. Bez kvēpiem riepa kalpo tikai neliela daļa no tā laika, cik tā kalpo šodien. Otrakārt, kvēti palielina siltumu izkliedi. Kustībā esošas riepas rada daudz siltuma, jo tās pastāvīgi berzējas pret ceļu un gumiju lokās. Šis pārmērīgais karstums var novest pie gumijas vājināšanās un noārdīšanās. Kvēps ļoti efektīvi absorbē un izkliedē siltumu, izplatot to pa riepas struktūru un novēršot tā uzkrāšanos kritiskos punktos. Tas pagarina riepas kalpošanas laiku un palīdz saglabāt tās īpašības augstās darba temperatūrās. Turklāt melnais ogleklis nodrošina izcilu aizsardzību pret saules ultravioleto starojumu. Bet kāda ir melnās krāsas loma riepu aizsardzībā pret sauli? UV gaisma ir viens no lielākajiem gumijas ienaidniekiem, jo tā izraisa molekulāro degradāciju, padarot to trauslu un mazāk elastīgu. Kveipi darbojas kā īpaši spēcīgs saules aizsarga filtrs, absorbējot UV starojumu un aizsargājot gumijas molekulas. Bez šīs aizsardzības riepas saulē ātri plaisātu un bojātos. Riepām ar citām krāsām bez kvēpiem kalpošanas laiks būtu ievērojami īsāks, ja tās ilgstoši atrastos saulē.
Tātad tieši šo faktoru kombinācija – strukturālais pastiprinājums, siltuma izkliede un UV aizsardzība – padara kvēpus par neaizvietojamu sastāvdaļu mūsdienu riepu ražošanā. Tiek lēsts, ka tas var palielināt riepas kalpošanas laiku līdz pat 10 reizēm, salīdzinot ar tīru gumiju. Šis izturības un veiktspējas uzlabojums padarīja to par nozares standartu. Un melnā krāsa ir universāla riepa īpašība. Bet ko darīt, ja kāds vēlās riepas citās krāsās? Vai ir iespējams iegūt riepas, kas nav melnas? Jā, tehniski tas ir iespējams. Mēs jau esam redzējuši, piemēram, baltas riepas, piemēram, ar baltu sānu joslu, kas bija populārs noteiktos laikos, kad tikai sāni bija balti. Un mūsdienās ir pieejams arī krāsainas riepas, īpaši velospēdiem vai izstāžu automašīnām. Tomēr, lai iegūtu šīs krāsas, ražotājiem ir jāizstāj kvēpi ar citiem pigmentiem vai pastiprinošām vielām, kas nav melnas, piemēram, ar silīcija dioksīdu. Lai gan silīcija dioksīds arī ir labs pastiprinātājs, tas nesniedz visas kvēpu priekšrocības, īpaši UV aizsardzībā un siltuma izkliedē. Turklāt parasti šis process ir dārgāks. Tas nozīmē, ka krāsainas riepas parasti ir mazāk izturīgas, dārgākas vai ar sliktāku veiktspēju salīdzinājumā ar parastajām riepām. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirst abonēt, ja vēl neesi abonējis. Nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit platformā un tiktu pieminēts mūsu video. Un ja esi zinkārīgs uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakām, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā, lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas dos priekšrocības tavā karjerā. Un kā ar tevi? Vai esi kādreiz aizdomājies, kāpēc riepas ir melnas? Vai varbūt tu zini kādu krāsainu riepu ar interesantu stāstu? Atstāj komentāros, jo es vēlos uzzināt. Šeit blakus ir divas interesanti video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mūs atbalstīt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!